Mazliet par to, ko skolās nemāca un visdrīzāk nemācīs. Vispirms ar mazu atkāpīti. Kā zināms, latviešu valodā ļoti daudz ir tādu vārdu, kas ir aizgūti no citām valodām. Šajā gadījumā pieminēšu krievu valodu. Piemēram, tādi vārdi, kas raksturo cilvēku ķermeni plecs, pleci, pļečo, roka, rukā, cilvēks, čeleviek. Un ir, piemēram, arī cits kāds tāds vārds, kas būtībā nozīmē daudz vairāk nekā letiņi bieži vien to tver. Proti vārds debesis. Es šo vārdu izrunāju nelabprāt. Ja būtībā arī tas ir aizguvums no krievu valodas, un es to izrunāju nelabprāt ne tāpēc, ka tas ir aizguvums no krievu valodas, bet kāda cita specifiska iemesla pēc, ko pieminēšu pēc brīža. Tātad šis vārds būtībā nozīmē tur, kur nav ļaunie gari, ņet, biesā, nav ļaunā gara, nav ļauno garu. Latviešu valodā tas ir pārveidots, pamaniet kā, ir pateikts gģebesā. Bieži vien nozīme tiek paslēpta, vārda nozīme tiek paslēpta, atņemot vienu vai dažkārt arī divus burtus, lai tādā veidā slēptu to, kas ir vārda būtība. Faktiski sanāk, ka pārņemot no krievu valodas šo vārdu, letiņi ir pateikuši pilnīgi pretējo, proti tur, kur ir ļaunie gari. Līdz ar to rodas jautājums. Tie cilvēki, kas ir tā saucamie kristīgie un kristieši, dažkārt saka mūsu tēvs debesīs. Vai viņi maz saprot, ko viņi tādā veidā pasaka par savu tēvu? Kādu tēvu viņi pielūdz? Proti to tēvu, ap kuru ir ļaunie gari. Kā sauc to tēvu, ap kuru ir ļaunie gari? Lucifers. Vai to viņi pielūdz? Īstenībā šādu vārdu ar slēpto nozīmi, kurā nereti pat nemaz nav tik ļoti slēpta, ir visai daudz latviešu valodā un ne tikai. Taču cilvēki mūsdienīši kā parasti, lielākā daļa no viņiem, šo netver un nespēja pat uztvert. Viņiem vienkārši nedalēts elementāras, sadzirdamas, tās lietas, kuras tiek teiktas pēc būtības. Tādā pasaulē dzīvojam. Jautājumus uzdod vien retie. Pārsvarā cilvēki runā to un tādos vārdos, kādos dzird citus runājam, bieži vien neapjēdzot, ko tieši viņi pasaka. Domājiet ar savu galvu.